Sadārdzinoties fosilajam kurināmajam, māju īpašnieki nākotnē centīsies kļūt arvien neatkarīgāki, izmantojot dažādas alternatīvas enerģijas ieguves veidus. Viens no tiem ir saules enerģija. RTU zinātnieki sadarbībā ar ražotājiem ir izstrādājuši inovatīvu siltumapgādes sistēmu, kurā apvienots granulu katls ar saules kolektoriem. Saules kolektori nodrošina karstā ūdens padevi, bet ja saules enerģija ir nepietiekama, ieslēdzās granulu katls. Projektā piekrita iesaistīties kādas daudz dzīvokļu mājas iemītnieki Siguldā, Barona ielā 2. Jaunā apkures sistēma šeit jau ir uzstādīta un darbojas eksperimentālā režīmā. Es interesējos ļoti par saules kolektoriem, par uzstādīšanas iespējām un to efektivitāti. Tad es izgāju uz tādu firmu kā Saules kolektori. Tā pamazām izveidoju šī sadarbība ar Tehnisko universitāti, ar būvniekiem un uzsākām mājas siltināšanas projektu. Būtībā aizgāja 2 projektu uzreiz. Viens bija mājas siltināšanas projekts un otrs Tehniskās universitātes projekts, kurā tiek uzstādīti saules kolektori un uzbūvēta jauna katlmāja. Šobrīd jau viņš ir tādā eksperimentālā procesā, tātad brīžiem kurinās, brīžiem atrodās dažādas tehniskas problēmas, kuras tiek risinātas, pārveidotas, pielāgotas, atkal mērījumi, atkal kaut kādas eksperimentālas lietas, kaut kādas risinājumus meklē gan Grandeks puiši, gan tie paši puiši, kas mums slēdza. Nu, viss notiek. Latvijā saules siltumenerģijas tirgus šobrīd faktiski neeksistē. Viens no iemesliem – pastāv uzskats, ka mums ir pārāk maz saulainu dienu. Tādējādi saules kolektori nevar dot ievērojumu labumu. It's of course a challenge to use solar energy where there is not a strong background in this. I mean, mainly you have to fight with people belief and with human factor. It's not really a technological problem, it's more a problem to convince people that it works. And after that is still, of course, an economical problem. Mums cilvēki vispār ļoti tādi inovatīvi, varētu teikt, jo mums arī vieniem no pirmajiem Latvijā bija tas gāzes katls, kad atrodās zemmājas. Tā kā mēs esam eksperimentātāji jau no laika gala bijuši, un kāpēc ne, ja šī situācija nāk priekšā, mēs lecam iekšā. Personīgi, pilnīgais pārliecināta, ka agri vai vēl, uz visām daudzdzīvokļu mājām būs saules kolektori. 10 gados šī karstā ūdens apgāde un dabas gāzes izspiešana no patērētājiem, karstā ūdens patērētāju puses būs diezgan pamatīgi. Tam ir jābūt, tas ir vienkārši, saules enerģija ir pavēlta. Jautājums tikai kādas tehnoloģijas uzstāv, cik tās maksāja. Šis projekts ir ļoti pareizs un tieši saules enerģijas izmantošana ir tikai pareizi un tikai loģiski. Ja? Faktiski jautājums ir izmaksās, ja? Cik mēs investējam, cik mēs iegūstam atpakaļ naudā. Ja? Aizspriedumu, ka saules enerģijas izmantošana mūsu platumgrādos ir neefektīva, apgāž arī Ziemeļvalstu pieredze, kur saules kolektors izmanto arvien vairāk.